Labdien, cienījamais velosipēdists! Vai mēs varētu uzdot vienu jautājumu jums? Sakiet, lūdzu, vai jums ir vīnogas gadījies redzēt tikai veikalā vai arī brīvdabā? Tirgu. Tirgu arī ir vīnogas, bet brīvdabā ir gadījies Latvijā redzēt vīnogas? Jā. Un ko jūs varat pateikt par vīnogām, kā par tādu augu? Par vīnogām es varu pateikt, ka viņa sāk manā kūts galā un mājas galā. Jau no kaut kāda 80. gada apmēram. Tās pašas saknes vai nācās pārstādīt? Nē, tās pašas pagaidām vecās, bet laikam vajadzēs tomēr atjaunot. Sukatnieka šķirnes 3, zilga, sukriba un supaga. Un ko jūs darat ar vīnogām mājās? Smukumam skaisti ir, laikam arī kā vītnauks, ja? Es uz to visu skatos vairāk kā uz pārtikas produktu nekā uz vītņaugu, saprotis. Ja man kaut vītņaugs traucē, tad es viņu izcētu un iestādu vai nābeli vai vīnogu, kas ir ēdama. Nāpēt lielākoties, ko ar viņām dara. Man ir daudz visādu meiteņu pazīstamu. Viņam meitenēm garšo vīnu? Jā, es krauju grozā un vedu uz pilsētu. Un tad es te pabraukāju pa centru ar riteni, saproties. Un šeit ir iekšā sakrāls? Jā, pilnīgi pareizi. Bet klīst baumas, ka daudzi cilvēki arī vīnu taisa Latgalē no vīnogām. Es nezinu, vai kādam ir tik daudz, lai taisītu. Nezinu, jā? Varbūt kādam ir baigās plantācijas, bet Saulītes par maz vai pacietības? Tur ir daudz jāpiestrādā un arī no saules atkarīgs. Tur ir zināms tas periods, cik dienām jābūt saulē, lai viņa nogatavotos. Pirms dažiem gadiem bija tā, kā vispār nenogatavojas. Palika tāda, īpaši tā zilga, palika tāda violeta. Viss, tāda viņa skāba arī nomira rudenī. Tas nav tāds augs, kas teiksim, būtu te pie mums. Lai arī kultūra vēsturnieka Valentīna Lukaševiča iztaujātais velosipēdists vīnogas vairāk izmanto kā komunikācijas bagātinātāju savās ikdienas gaitās, vīnogām cilvēces vēsturē ir ļoti simbolisks un praktisks pielietojums. Liecības par šo seno draudzību ir gleznās, freskās un tautas folklorā. Tomēr Latvijas vīnogas ir spējušas nokļūt tālāk par goda vietu mielastu galdos vai folkloras vārsmās. Tās atrodamas Ginesa rekordu grāmatā. To vīnogu ziņām apliecināja Nacionālajā botāniskajā dārzā. Ja runājam par Latviju, tad mūsu vīnogu vēsture ir krietni jaunāka, lai gan Sabilē mums ir vīnakalns, kurš ir ierakstīts Ginesa rekordu grāmatā, kā visaugstāk uz ziemeļiem atrodošamies vīna dārzs. Ja paskatāmies antīkajā pasaulē, tad vīnogas līdzās datelēm arī ir ļoti, ļoti nozīmīga kultūra. Ja? Gan pie senajiem eģiptiešiem, gan visā vidusjūras reģionā. Un mēs atrodam viņus uz seno eģiptiešu, gan uz sienu gleznojumiem, gan uz grīdas mozaīkās jau senajā Romā un Grieķijā. Un tā vīnoga ir visu laiku gājusi cauri. Antīkās pasaules liecības ir sastopamas arī mūsdienās un nebūtne pieminētajās antīko impēriju metropolēs, bet arī tepat vien Daugavpilī. Vīnogas Latvijā var satikt ne tikai dārzos, bet arī pie māju sienām, kā šis te dekors. Neogotikas un jūgenstila mājām īpaši ļoti raksturīgi ir šādi te elementi. Šī māja ir būvēta 19. gadsimta 80. gados, un varbūt tikai retais garām gājējs paskatās, kas šeit un ierauga, ka tās ir vīnogas. Lai arī kultūra vēsturnieka Valentīna Lukaševiča sameklētā ēka Daugavpilī ir pārpildīta ar vēsturiskām liecībām, tiešā un pārnestā nozīmē, jo tur ir pilsētas muzejs, vīnogas to tikai simboliski rotā un atgādina par Daugavpils tūmā esošo vīnogu audzētāju Mekko un slaveno kolekcionāru Paulu Sukatnieku. Ar vīnogām Latvijā asociējas ne tikai Sabile, tur, kur ir tie vīna dārzi, bet arī Dviete, kur ilgus gadus dzīvoja vīnogu selekcionārs, biologs, dārznieks, literāts Pauls Sukatnieks. Un arī tagad vēl Latvijā daudzi vīnogu audzētāji audzē viņa selekcionētās šķirnes. Dvietes zilā, supaga, sukribe, guna, veldze, zilga, veina. Laikam Latvijā tās ir visparocīgākās, visatbilstošākās vīnogu šķirnes.
Vīnogas cilvēkam ir sniegušas plašu atbalstu tā izdzīvošanas cīņā šajos dabas ritumos, ne tikai veldzējot slāpes, bet arī daudzās ikdienas tīri praktiskās lietās. Vidusjūras reģionās, šajās senajās civilizācijās, vīnogas un dateles, viņas varēja sažāvēt, viņām ir ļoti liels cukura procents, tur ir vēl vitamīni un daudz kas cits, un līdz ar to šādā veidā varēja nodrošināt uztura rezerves. Tiesības izlemt, kā cilvēks izmanto dabas veltes, ir dotas pašam cilvēkam. Vīnogas ir nākušas līdztekus cilvēkam no seniem laikiem, un jau Ādamam to produkts bija viens no pirmajiem dabīgajiem konservantiem, citam dažādu pūķu medību sākums. Šodien vīnogu ziņas noslēgsim ar kolekcionāra Pāla Sukatnieka vārdiem par šo dabas velti. Vīnoga, tu saules bērns, saules radīts, saules kopts, tavā ogā saules spēks, saglabāts un izaudzēts.